Nu, esam atbraukuši uz Ikšķili. Mēģināsim noķert vai nu zandartu, vai līdeku, vai asari, katrā ziņā kādu plēsīgo zivi. Esam saķēruši mailītes, ko likt uz dzīvo. Promēsim, tad jau redzēs vēlāk, kas no tā visu iznāks. Nu, parāda, cik tālu te ir jāmat, kur te kamps sākās. Tā, uz arī veikšu atregulējumus un pieregulējumus. Tā, respektīvi tā. Te aiziet dambis uz leju kaut kādi 3 metri, tad aiziet tāda plakne uz kaut kādi metri, arī 3. Un aiz tās plaknes sākās uzreiz strauja kante, aiz tās kantes te varētu būt. Nu, respektīvi 3, 6, nu, nezinu, 1,15 m, un tur jau ir kaut kādi dziļumā uz kaut kāda 8, 10. Tā nemaz tālu nav jāmet. Nu, nav tā tālu, es arī nemetīšu. Es aiz tām ūdens zālēm, principā, kur viņas beidzās, kur arī sākās tā kanta. Parasti met tā diezgan sirsnīgi, cik vien var, un arī ir rezultāti. Tā kā, nu, viņi te vispār ir, tie sandāri. Mēģināt. Es uzsēju parasto gruntenīti ar svīdošo svilu, 28 gramu. Tālāk griezulīts un metru gara pavadiņa 0,2. Mailes šodien galīgi sīkas, tāpēc visu āķi ar mailēm. Īsti jau ticība nav, bet mēģinās. Ir? Jā. Kāds jau liecās labi? Bet mazam. Moš kastars? Čauks nāk, jā. Te galvenais neieslīdēt iekšā. Oho. Zandartiņš maziņš. Maziņš zandartiņš. Maziņš. Nē, tas apakaļ jālaiž. Nu neko, bet tas nozīmē, ka viņi te ir. Nu jā. Nu, beidzot atkabināts, laidīsim vaļā. Aiziet uz dziļumu. Viņas te ir dafigā. Topē labi. Nu, mailes mums beigas sīkās, tāpēc Reko Voldiņš grib noķert kādu prāvāku mailu arī ar pludiņu makšķeru. Viena jau pie paša krasta aizgāja. O, tieši ir. Nu, normāli vīķe, ja? Tas ir vajadzīgs priekš smuka zandartā. Jā, nu super, beidzot normāla maila. Uz baltmaizi, ja? Tu nehaltūri sāc strādāt, mums rītā viņas vajadzēs. Uz dzīvo. Nu tā, te mums maza pauzīte, kamēr necapē. Kā jau katrā makšķerošanas pasākumā. Kāda, nu kuram tā gauma, bet kaut kas ir sarūpēts. Mums ir sarūpēts. Rimī ledus somā ledus. Pusi izpusis. Pusi izpusis. Tad viņš ir ātri jāliek lietā. Laims. Tagad konkurss. Kāds būs dzēriens? Pareizi, jūs neuzminējāt. Tas nebūs šnabis ar enerģijas dzērienu. Būs augsts kapteinis Morgans.
Oriģināls. Nekāda skaņa. Tik. Kaut kam vairāk, kaut kam mazāk, gala rezultāts būs vienāds. Abiem. Un tad pielējam kolu klāt. Izskatās atspirdzinoši. Nu jā, sakartījās, viņi ierikoja ūdenī. Un ko, dzēriens gatavs? Labāks par šo. Nu tā, mums virsū nāk melnums. Cerams, līdz mums neatnāks, bet garām paies. Ja atnāks, dabūsim vilkt meiteļus. Ir bez 10:07 vakarā. Nu, vējš nomainījās pilnīgi uz otru pusi, bet toties melnie mākoņi pie mums nenāk vairāk. Aigars saka, ka mailīts visu laiku copē. Viņš iedod man mailīšu copēm. Nevar saprast, kur viņš ir. Jo copa pazud. Tātad pirmo 2 stundu rezumē. Īstenībā starts bija ļoti veiksmīgs, uzreiz paņēma Zenmēra standartiņš. Vispār, teikšu tā, copa ir ļoti interesanti. Es nekad nebiju copējis ar 0,2 pavadiņu uz standartiem. Un interesanti viņi tam dēļ, kad visu laiku ir copīti. Un tas ir tāds papildus, tāds kaifs. Ja tu zini, kad 100% viņi var nenoķert, viņi to var pārkost to auku, un tu tā. Interesantāk, ar viņu jau strādā. Nu, Nu jā, tātad Zenmēra standartiņš un viena copīta bija taisna tāda, kur vienkārši zvaniņu varau pa pusotru metru un momentāli kā ņēma to ziltiņu, tā arī aizgāja, bet izvilka pavadiņu bez āķa. Kopumā, domāju, būsim optimisti un gaidīsim, kas mūs sagaidīs nākamās 2 stundās. Būs reportāža. Otrā diena, ielaidāmies ar laivu. Vakardien tā arī vairs nevienas zivs nebija. Bija augsts pasākums. Copa bija, bet nebija zīmes. Copa bija, bet nebija zīmes, jā. Nu, tagad aizbrauksim Taliņai, iemetīsim to saliņu, kas kā patīsimies, kas tur noteikās. Būs reportāža. Mēs starp pusdienu. Nē, nu var jau, jā. Tā aķīpēt lielāk uzsēt. Vajag ļoti kaut kas aķīt. O! Neķerās pagaidām. Pamētāju rotiņu uz asariem. Nebija, tagad mēģina ar džigu kaut ko dabūt. Vietēji iedzīvotāji. Tiesnesis arī ir klāts. Nu, re, kur Aigars veiksmīgi ticis ir uz pludiņu. Pie asarīša. Tīris smukā asarīša. Nu, vo. Ierīs gan tā, ka nevarēs šāķu apdabūt. Nekas, griež nost. Tiesnesis saka Zenmērs, jālaiž vaļā. Tiesnesim mēs šoreiz neklausīsim, pat cik asars nav. Mērzivs. Mērzivs. Valdiņam kaut kas paņēma uz grunteni, uz vīķes asti. Vai kur tiesnesis iet skatīties? Kaut kas labs. Pēc kā tev tā izskatās? Galvenais neforsē. Tāpat tās jālaiž laiva iekšā. Varētu būt mēra zandars beidzot šodien. Es domāju, ka tā būs vīte. Vaira vīte. Jā.
Nekā? Nelamājies. O, ir kaut kas. Zandartiņš arī ir, bet nav nemaz tik liels. Nāca jau tā kā, es nezinu. Ir liels. Mērķis nav. Ir. Moška ir, moška nav tā uz robežas. Šī netīra. Šitāds nav. Nu, neko. Forš, apsveic. Laikam ir vēl viena zils. Zandarts? Pacel augšā parāda. No? Nu, kopējais pasākumu rezumē 3 zandarti, no kuriem 2 mēra. Vienu palaidām vaļā un ļoti daudz patīkamu emociju. Vispār man patika Cope, jāteic. Šito noķērām jau tuliņās, jau braucam projām un pieteicās pašās beigās. Tagad vajadzētu turpināt, bet Aigaram jābrauc mājās. Vai tā jau laiks? Ūdens arī silts varētu papildināt. Nu labi, aizbraucam uz to postu. Tādu postu. Uz to? Darbiņi mēs brauksim. Robinsons Krūzo.